tautas mūzika, zināmi un mazāk atpazīstami mūzikas instrumenti, profesionāļu meistarklases un diškoncerti. Tas viss nu pat bija piedzīvojums tautas muzikantu svētkos Barkavā, kur pirms 23 gadiem aizsākās šo svētku tradīcija. Kausera organizatori šis ir vienīgais pasākums Latvijā, kur muzicē tiek aicināti ne tikai kultūras iestāžu tradicionāli muzicējošās grupas, bet arī individuālie muzikanti, kuri muzicē ģimeņu godos, kāzās, dzimšanas dienās un citos pasākumos. Šķita, ka vajag parādīt cilvēkiem, ka ir mājās muzikanti, ka nav tikai profesionālie, nav tikai amatieru kolektīvi kultūras namā, bet ir gana labi, gana varoši un spēlēt griboši muzikanti mājās. Šie svētki ir veicinājuši ļoti daudzu kapelu izveidi Latvijā. Šobrīd ir vairāk kā 60 Latvijā. Šajos svētkos piedalās 12 kapelas. Līdz ar mācību nometni kapelmeistariem un citām aktivitātēm šogad pirmo reizi notika arī individuālo tautas muzikantu koncerts konkurss par skatītāju simpātiju balvu. Tajā cīnoties par kokamatnieka Uģa Vītiņa veidoto balvu piedalījās 12 muzikanti, no kuriem laureāta godā Linters Kristiāns Drille no Limbažiem. Akordeons man nozīmē ļoti daudz. Šogad pabeidzu mūzikas skolu. Esmu ļoti priecīgs un lepns. Un liels paldies jāsaka maniem vecākiem, kas man motivēja visu laiku. Tev ir arī tādi tālajošāki sapņi, mērķi? Jā, man ir diezgan liela plāna uz mūziku. Kaut kāda vēl augstāka mūzikas skola, akadēmija vai kaut ko tam līdzīgu. Un jā, tad gaidiet man uz lielās skatuves. Līdztekus skatītāju balvai pasniegta tika arī profesionāļu žūrijas balva. Mēs balvu piešķirām Dainim Ločmanam, jo viņš gan tehniski ļoti labi spēlē, gan arī tas viņa repertuārs ir tāds vēsturiski pamatotāks un varbūt senāks un mums interesantāks. Šeit jāuzsver, ka svētku ietvaros skatāma bija arī Daņa Ločmeņa ermoņiku kolekcijas izstāde, kā arī iespēja meistarklasē iepazīt šo instrumentu tuvāk. Tāpat dabā ieraudzīt tos instrumentus, kurus esam piemirsuši vai gluži pretēji atkal ceļam saulītē. Instrumenti visi ir ražoti Krievijā, Baltkrievijā, ir Itāļu. Ot viņš šitas akordeons, kurējuši uz tepat no lielo kaimiņa. Savokti žēl, ka varās viņš. Nu, ko nupierku, tā atdeva. Populārs un diezgan šobrīd aktuāls ir kļuvis bubens, ko pazina varbūt 20. gadsimtā tikai pārsvarā Latgalē. Bet skumji tā ir varbūt mazliet, bet es ceru, ka tas izaug. Piemēram, Latvijā ir ļoti reti, kas spēlē cimbolis. Ir tikai ļoti reti muzikanti, tādi 40+ vai 50+, kas spēlē šo instrumentu. Man gribētos, ka viņš Latgales muzikantu grupās tomēr atzimst un dzīvo vairāk. Kausera svētku dalībnieki pats lielākais iegūms ir latviskā kultūra mantojuma saglabāšana un iespēja satikties gan pašiem muzikantiem, gan muzikantam un klausītājiem, jo sarunās nereti atklājas pavisam interesanti stāsti. Tēvs pārdeva aitu, nopirka harmonikas. Būtu pārdevis govi, būtu klavieres. Tā spēlēju harmoniku 6 gados. Atbraucu no Rīgas kāzas. Es stāvēju tur vārtos, nevarēju nostāvēt to harmoniku noturēt. Iedeva man tādu kreislu, apsēdos uz tā kreisla, neredz mani no tās harmonikas. Es nospēlēju kādas 3 laikam tur vārtos dziesmas. Konfektes nopelnīju. Tautai patīk. Kāpēc nespēlēt? Jāpiebilst, ka svētkos piedalījās tautas muzikanti no 7 Latvijas novadiem, Lietuvas un Igaunijas, kopskaitā vairāk nekā 150. Sandra Zariņa, Mārtiņš Svitka, Indras Krieviņš, RTV.